Mēs pašlaik atrodamies Ledmanes pagastā. Esam uzstādījuši vēl vienu degli šādā katlā, ļoti populārā katlā. Sīme pie mums Latvijā un vispār Baltijā ir otrs populārākais, un šeit saimnieki nolēma to uzstādīt, bet ar tādu nosacījumu, ka mēs to noņemsim pēc uzstādīšanas, lai pēc tam varētu kurināt ar malku. Tāpēc šeit saimnieks arī izgatavoja šādu lielisku bunkuru. Nu lūk, to lieliski izgatavoja Dmitrijs. Sanāk, ka mums vajadzēja, lai šī gofrētā caurule būtu taisna, un lai granulas no šejienes birtu lejā pašteces veidā. Mums vajadzēja vai nu to piebīdīt tuvāk šeit, bet tad būtu neērti piemest malku. Citā variantā mēs nolēmām to pacelt šādā veidā, un tad šīs granulas mums labāk birst lejā pašteces veidā. Bunkurs ir ļoti liels. Tas nozīmē, ka šeit var ielikt droši vien vismaz 15 maisus pa 15 kilogramiem. Tie ir 225 kilogrami, varbūt pat vairāk, un sanāk, ka šeit māja ir 90 kvadrātmetri. Patēriņš ir aptuveni 3 paletes sezonā, čuguna radiatori, un mēs arī uzstādījām šādu Wi-Fi sensoru. Lai nebūtu jāurbi caur to sienu viens caurums un jāvelk tur vats, mēs uzstādījām šādu bezvadu Ferroli Connect sensoru ar aplikāciju. Lai, ja kādreiz aizbraucat prom, varētu redzēt temperatūru mājā, vai deglis strādā vai nestrādā. Un arī attālināti varētu visu šo temperatūru regulēt. Tāpēc mēs tagad visu izdarījām, palaidām. Pēc tam mums atļāva nofilmēt video, bet tā kā viss jau ir apstājies, tad šajā gadījumā mēs vienkārši tagad degli noņemam un parādīsim jums, kā mums sanāca. Degli mēs noliksim šeit. Aizvērsim šo tehnoloģisko atveri zem degļa ar šo plāksni un parādīsim jums, kā mums sanāca priekš malkas. Tātad, pagāja droši vien kādas 10 minūtes. Pirmajai reizei tas ir ātri. Un sanāk, ka mēs šo aizbāzni uzstādījām no iekšpuses, uz skrūvēm. Šeit mums ir izolācija, nekas traks. Galvenais, lai tur nenāk ārā uguns un dūmi. Šeit mēs atpakaļ pielikām šo ķēdīti pie gaisa padeves klapes. Ar degli tās nebija. Un arī atvienojām, lūk, mums šeit bija kontaktligzda no degļa, kas pat ieslēdza cirkulācijas sūkni. Un mēs šo spraudni atkal savienojām atpakaļ. Tas nozīmē, ka bija šādi, bet mēs pieslēdzām šādi. Un šeit, kad saimnieks iekurināja, tad ar šo netīro pirkstu viņš ieslēdza cirkulācijas sūkni, pēc tam aizgāja kaut kur prom. Tad pēc pāris stundām atnāca jau tīrām rociņām, un viņš šādi izslēdza šo cirkulācijas sūkni. Tātad šādā veidā mēs veicam pāreju no granulām uz malku. Tas nozīmē, ka mums vajadzēja nomainīt 3 lietas. Noņemt degli, uzlikt aizbāzni, atgriezt ķēdīti un pārslēgt cirkulācijas sūkni. Tas nozīmē, ka mēs pilnībā saglabājam jums malkas apkuras sistēmu. Un jums tagad ir 2 sistēmas, gan granulu, gan malkas. Un vēl vajadzēja izslēgt degļa spraudni, lai deglis būtu izslēgtā stāvoklī. Kaut kā tā.